Mani sauc Emīlija, un šodien es jums parādīšu un pastāstīšu, kā var panākt pilnas sedzamības bāzi. Tas ir tonālais, tas ir pūders, tā ir kontūra, tas viss, kas ir pilnas sedzamības. Kāpēc? Tāpēc, ka tojās izlaiduma sezona, un vasarā ļoti daudz cilvēku precās un grib paši sevi uzkrāsot, bet visi grib to perfekto bāzi, kas ir tik ideāli, tik pilna pilnīgi visu nosacīts. Un izskatās tik fantastiski bildēs, ka es izlēmu šodien to parādīt. Šis nav ikdienas, es zinu, ka ļoti daudziem šis ir pa daudz, bet kā jau minēju, šis ir īpašo gadījumu priekš izlaidumiem, svētkiem un tā tālāk, priekš cilvēkiem, kuriem ir rozācija vai ļoti spēcīgs apsārtums, kuri grib ikdienā to nosegt, vai cilvēkiem, kuriem ir kaut kāda pigmentācija uz ādas, kur tu gribi nosegt. Tāpēc, jā, jūs varat izvēlēties priekš kām jums šo darīt, vai vispār nedarīt, bet jebkurā gadījumā sāksim šo video. Pirmā lieta, ar ko es sākšu, ir, protams, mitrināšana, tāpēc, ka ja mēs liekam lielu slāni kosmetikas uz savas ādas, mums vajag pārliecināties, ka mūsu āda zem ir mitrināta, ir sakopta, un es jau pirms es sāku šo video nomazgāju savu seju ar birstīti un ar šo Nivea Daily Essential Freshening Facial Wash Gel, kas ir ļoti labs, un es par šīm, kā sakopt savu ādu pēc kosmetikas runāšu vienā citā drogas video, vai nu viņš jau ir iznācis, vai nu viņš iznāks. Bet pirmā lieta, ko es daru, es mitrinu, un es uzlieku šo oleo serumu no Lumenēm, kas ir ļoti labs serums, un es paņemu divus reizes uzspiežu, un es vienkārši iemasēju savās sausajās ādas zonās, kas man ir apkārt degunam, apkārt mutei. Un man ir diezgan problemātiska āda, ne jau no tā, ka man ir pumpas vai man ir kaut kādi izsitumi, bet konkrēti no tā skata punkta, ka man ir sarkana āda. Tas ir no manām alerģijām, un jā, tāpēc es arī sāku likt lielāku slāni kosmetikas ikdienā, ja man tas ir nepieciešams. Kā es saku, šis nav domāts visiem, bet ja jums ir kāds svarīgs pasākums, vai jums ir fotosesija, vai jums ir izlaidums, ja jūs gribat uzlikt kosmētiku, kas reāli turēsies visu dienu un izskatīsies perfekti bildēs, tad šī pamācība jums. Tad es ļauju 5 minūtes iesūkties manam serumam. Es ņemu šo Neutrogena mitrinošo krēmu Hydro Boost Gel Cream, kas izskatās šādi. Šis ir fantastisks mitrinošais gels, kuru var izmantot ikdienā, var izmantot no rītiem, var izmantot ejot gulēt. Un es vienkārši iesmērēju šo Neutrogena krēmu. Un arī šis ir ļoti labs jūtīgai ādai un jebkādai ādai. Šis ir domāts specifiski sausai ādai, šis krēms, kas ir Hydro Boost Gel Cream, bet es pieļauju, ka jebkurš var lietot. Es parasti, kad krāsoju klientus, vienmēr uzlieku vai nu šo, vai nu es uzlieku vienkārši serumu, atkarībā no tā, cik ļoti viņam ir savs āda, un tonālais. Viņi vienmēr man atraksta, ka turējies visu dienu, vai tas būtu kāzas, vai tie būtu izlaidums, vai tas būtu uzstāšanās skatuves, vai tas būtu izrāde. Jūs tikai nevarat zināt, kur jums būs jābūt 27, reāli 12 stundas, var teikt perfekti. Tālāk es ņemu šo Face Studio primeri no Maybelline. Šis primeris ir Holy Grail manā kosmetikas kastītē, tāpēc, ka šis ir ļoti mitrinošs. Vasarā tīpaši šis izskatās fenomenāli. Jūs lietotiet kādu mitrinošu dewy finishu tonālo krēmu vai BB krēmu no Bourjois, tad uz sarkanās stūbiņās. Man, diemžēl, viņš nav parūkai, bet tas ir fantastisks BB krēms. Tad šis liks jūs ādai mirdzēt un spīdēt visas dienas garumā un atgriezies jūs ādai tāda kā jauneklīgu spīdumu, bet ja jūs, piemēram, lietojat pilnu sedzamības tonālo, šis palīdzēs noturēt to mitrumu vēl vairāk. Un man ir salīnuši savs āda, tāpēc man vajag vienmēr sagatavot savu ādu. Ja, protams, jums ir taukaināka āda, es jums ieteiktu izmantot kādu primeri, kurš ir ar silikonu iekšā, kas noturēs spīdumu prom. Piemēram, Face Studio primerim, viņiem ir arī parastie matējošie primeri, kas ir ļoti labi priekštaukainas ādas. Tagad es izmantošu korekciju un es izmantošu šo All Around Concealer paleti no Catrice, kas ir ļoti jauka paletīte. Es izmantoju parasti šos 2 toņus. Šos es izmantoju salīnošu raiti, tāpēc, ka man vairāk patīk krēmveidā ļoti tādi šķidrie concealeri, bet es ņemu šo zaļo tonīti no šīs paletītes un uzlieku kārtīgu savus otiņus un es vienkārši uzklāju
ļoti viegli uz savas ādas. Es uzklāju šo produktu uz sarkanākajiem sejas punktiem, pavisam plānā slānī, un es ņemšu sūklīti, un es vienkārši iespiedīšu iekšā. Tas palīdzēs tam, ka pat caur visu lielo kārtu sarkanumi vai pumpas, ja jums ir pumpa, vienkārši uzliekiet zaļo virsmu pumpai un tad iemasējiet iekšā ādā. Tāpēc, ka neskatoties uz to, ka mēs liksim daudz kosmētikas, tik un tās sarkanums un pigmentācija var spiesties cauri, kā mēs to nemēģināsim apslēpt, un tāpēc mēs uzliekam korekciju, kas zaļais bloķē sarkano un caur tonālo tas nespīd. Tālāk mēs liksim tonālo krēmu. Beidzot, mēs esam nonākuši pie šīs soļa, vai ne? Jūs varat izmantot 2 dažādu veidu tonālos krēmus, kas ir pilnas redzamības. Pirmais ir tāds matēts HD Liquid Coverage no Catrice. Un tad ir tāds daudz šķidrāks, kas ir Matte Poreless Fit Me tonālais krēms. Es izmantošu šodien HD Liquid Coverage. Šis ir vairāk taukainai ādai, šis būs vairāk tādai sausākai ādai. Protams, es viņas rakstīts normal to oily skin, kas ir oily skin, kas ir taukaina āda, bet šo īstenībā priekš pilnas redzamības, kad jums ir riktīgi mitrināta un svaiga seja, šis strādā kā brīnuma līdzeklis. Savukārt šis ir vairāk tāds matēts, viņš izskatās ļoti tāds, ka jums vispār nav neviens poras, un es izmantoju dažādus tonālos, gan kas ir domāti taukainai, gan kas domāti sausai ādai, tāpēc, ka es esmu jau mitrinājis un sagatavojusi savu bāzi pietiekami labi, lai jebkurš tonālais izskatītos diezgan ok uz manas ādas, jebkurā gadījumā. Tāpēc es izmantošu šo, tāpēc, ka viņam ir lielāka sadzamība, kā arī šis ir pieejams. Man šķiet, ka viņš maksā pa 8–9 eiro draugās. Un šis ir ļoti labs tonālais krēms, kurš nekad nav līdz man vilties. Un es viņu klāšu sākumā uz rokas. Tagad es ņemu un vienkārši spiežu iekšā savā sejā ar sūklīti. Ar to es panāku lielāku sadzamību, nekā es panāktu ar rotiņu, un šo sūklīti var iegādāties drogās arī. Un es atstāšu nedaudz zem acīm. Protams, ja jums ir zili riņķi, es jums ieteiktu paņemt šo sarkano konsīleri un uzlikt nedaudz zem acīm, tā kā es uzliku zaļo. Un tad nedaudz uzliku tonālo krēmu, pirms jūs ejat uz konsīleri. Savukārt man, tāpēc, ka man nav tāda zila riņķa zem acīm, es atstāju parasti brīvu. Brīvainā kārtā tas ir bišķiņ pretrunīgi, bet man patīk, ka nav tik daudz kosmetikas uz sejas, kad acīm redzam, man ir nenormāli daudz kosmetikas uz sejas. Bet, kā ir, tā ir. Tālāk es ņemu šo Revolution Concealer un Define Concealer, un es viņu uzlikšu zem acīm šādi. Šis ir ļoti amazing pilnas redzamības concealeris, kur es uzklāju zem acīm. Šeit, apkārt mutei, kur man ir redzams, un, protams, pa virsmu tur, kur man jebkurā gadījumā būtu redzama pigmentācija. Es vienkārši uzlieku, lai 100% nekas nebūtu redzams, un es ātri izpildinu. Bet es atstāšu zem acīm kaut kur 30 sekundes vienkārši, kamēr es pildinu visu apkārt uz sejas, lai pasēž, tāpēc, ka tas palielinās pigmentāciju. Un, jā, mans lūps izskatās insane. Bet, ja nedaudz nožūst konsilers, viņam palielinās, cik viņš ir sedzošs. Tāpēc es pagriezīšu stūrīti un mēģināšu izpludināt. Tālāk, lai mēs pārliecinātos, ka šis viss stāvēs uz sejas, es ātri izlīdzināšu visas rieviņas un es uzklāšu pūderi, kas ir Stay Matte Powder, kas ir no Rimmel, kas ir ļoti amazing pūderis. Es viņu uzklāšu ar šādu slīpotiņu no Essences, un es viņu uzklāšu biezā slānī, presējot zem acīm, šādi. Es arī ņēmu produktu un presēju. Ko tas dos? Pirmkārt, tas dos to, ka mums visas poras būs riktīgi izlīdzinātas, un viņas būs ļoti neredzams. Un jā, jums šīs, ak Dievs, man visādi ir pūderī šobrīd. Bet to mēs izlabosim laikā uz priekšu. Tālāk es paņemšu šādu nedaudz lielāku otiņu un iepresēšu visā savā sejā. Tāpēc, ka šim pūderim ir nelielas tonītes, tas arī dod papildus sedzamību, bet mēs vienkārši visu nostiprinam vietā. Visu mēs noliekam. Mēs varam arī uz degunu uzlikt. Akurāti, neraujot nekur uz sāniem, mēs vienkārši spiežam iekšā.
Un es neņemu daudz, es vienkārši pavelku nedaudz un klāju virsū lielai ķermeņa daļai. Un arī uz kakla, lai tur nekas nenoietu nost. Un šis ir tieši tas, kas palīdz šo visu noturēt vietā uz ilgu laika posmu un tā kā iecementē iekšādā. Es negribu baigi daudz kontūrēt, tāpēc es vienkārši paņemšu šo Essence brūno tonu no Face Contouring and Shape Your Face Contouring palete, kas man jau ir reāli sen. Man ļoti patīk šis brūnīgais tonis, pēc ļoti šis, manuprāt, ir 10 Ready Set Peach tonis, 10. paletīte. Un es vienkārši ļoti viegli šīs jaunās Essences otiņas, kas ir fenomenāli reāli. Šī otiņa, man liekas, ir kā high-end otiņa, kā ļoti dārga otiņa veikalā. Kāds ļoti liels un fenomenāls kompānijas. Un es vienkārši griežu riņķītī un pludinu, lai man ir kontūriņa. Šo produktu nevajag daudz, tāpēc man pietiks uz abiem vaigiem. Un jums nav jābaidās, ka jums esi pārāk daudz produktu šobrīd, tāpēc, ka mēs liksim settings, tā kā spreju, kas palīdzēs to visu sapludināt kopā smuki. Un ja jums šķiet, ka jūs kontūri izskatās pārāk traki, jūs varat paņemt atkal jūsu pūderotiņu, paņemt pavisam nedaudz pūderi un vienkārši izpludināt pa virsu, kas arī palīdzēs dabūt tās tā kā visas līnijas daudz maigākas. Tagad es izmantošu šo Maxi Blush no Rimmel, kas ir ļoti skaisti rozīgi, ar tādiem kā glitteriem iekšā, kas ir ļoti skaisti. Un es ņemšu šīs pūderotiņas, vienkārši smaidot, iedūst tie vaigi, un es vienkārši uzliksiet virsū. Visam nedaudz tieši uz vaidziņiem, un nedaudz pavalkot uz augšu. Tagad es izmantošu izgaismotāju no RDL Young paletītes. Un, kā jūs redzat, šī paletīte ir ļoti mīlēta. Šī ir Helmeri kaut kur 5. paletīte, kas ir manā krājumā. Tāpēc, ka šis tonīts pa vidu ir fenomenāls. Un es nedaudz uzlieku uz deguna galam, uz tiltiņa, un ar mazu otiņu es vienkārši uzklāju augšējā vai kaulā. Jūs, protams, varat ņemt arī kaut vai šo pašu Essences otiņu, tikai es atnoņemšu produktu no viņas. Jums nevajag daudz otiņas, lai strādātu, un jūs varat vienkārši uzlikt saviem vajagkauliem augšējā daļas. Jūs jau varat redzēt, kā tas spīd. Un kāpēc es dienu šo produktu ir pirmkārt, šis maksā $2,99, kas ir wow, wow, wow. Un šeit ir ļoti skaists vaigu sārtums. Tāds ļoti arī oranžī, kurus varat uzlikt. Man ļoti patīk, ka viņam ir spīdumi, tīpaši vasarā. Kad jūs gribat visu to spīdīgu un skaisto seju, kas laistās un kas krīt daudz krāsu, šī ir ļoti vasarīga un tāda spilgta un man tā patīk šī izgaismotē palete. Un šīs izskatās ļoti skaisti uz iedegušas acis. Vai arī kā atsvaina priekš plakstiņam. Izvēlījos. Un tad pēdējais solis ir Makeup Fixing Spray no Art Deco. Šādi tas izskatās. Šis ir ļoti labs fixing sprays. Mēs iesim acis un un es vienkārši gaidu, ka tas nožūs. Kāpēc ir vajadzīgs fixing sprays? Pirmkārt, viņš ir nepieciešams, lai sapludinātu visus pūderus kopā ar jūsu esošo bāzi. Tas palīdz visam tam sakalt kopā un izskatīties kā vienai masai uz sejas. Otrakārt, tas atgriež nelielu mitrumu atpakaļ uz sejai, tāpēc, kā jūs atceraties, mēs likām daudz pūdera un arī kontūrēšanas pūderis un vaigsārums. Tie visi ir pūderi, tie visi ir tas lietas, kuras nav krēmveidīgas un viņas neiekūst ādā. Tāpēc mums vajag pēc tām obligāti ar setting sprayu, lai visas saplūstu kopā. Treškārt, piemēram, šajā setting sprayā šis ir domāts, lai noturētu, un viņai ir speciāls vielas, kuras palīdz kosmētikai ilgāk noturēties, kas ir nepieciešams. Ja kuram cilvēkam nepatiktu, ka, ja jūs uzliekat tik lielu efortu, ieliekat, lai dabūtu perfektu bāzi, un tad jūsu bāzi vienkārši aiziet prom no jums, tas nepatīk. Es ātri uzliku lūpkrāsu, un šis ir gala rezultāts. Kā jūs redzat, man ir perfekta bāze, kas noturēsies visas dienas garumā. Protams, ja jums vajag vairāk seguma priekš jūsu tonālā, jūs varat ņemt tonālo
un klāt viņu vairāk. Jūs uzliekat vienu slāni, pēc tam jūs ļaujat tam nožūt un vieglītiņām uzliekat jaunu slāni. Nekad nedariet tā, ka jūs paņemat un ap pipatītes pa taisno sēs lejiet, kā es jums teicu, lejiet uz ādas. Un pēc tam ar sūklīti ņemiet un presēt svādāt. Tas palīdzēs noturēt to, ka uz jūsu ādas nav pārāk daudz produktu, kad jau ir diezgan daudz produktu uz jūsu ādas. Protams, kā es jau minēju, šis nav priekš ikdienas. Protams, ja jūs gribat ikdienā, tad dariet droši, ko jūs gribat. Šis ir vairāk svētkiem, pasākumiem, fotosesijām vai vienkārši dienām, kad jums ir ļoti svarīgi nosaka, kāds jūs sēs netik labās lietas, kā piemēram apsārtumi, pumpas, rētas, es nezinu, kas jums tur nepieciešams. Un jā, paldies, ka skatījāties šo video, neaizmirstiet piesakot Drogas kanālam un uzrakstīt komentāros, ko jūs domājat. Visi šie produkti ir pieejami, protams, Drogās, un es ceru, ka jums sanāks realizēt šo ļoti easy peasy tutorial.